Čau! Ar tevi atkal kopā esmu es, Inga Ružicka, reinkarniste. Un šis ir mans bezmaksas video kurs, kā sagatavoties savam pirmajam ceļojumam uz iepriekšējo dzīvi. Un tā, iepriekšējā vingrinājumā tu uzzināji, kā ir justies ķermenī un ārpus tā. Šis vingrinājums ir numur 4, un viņa nosaukums ir matrjoška. Matrjoška ir Krievijas nacionālais suvenīrs. Tā ir lelle, kurā iekšā ir vēl daudz mazas lelītes. Un tātad šajā vingrinājumā tas nozīmēs, ka pirmā matrjoška tās esi tu, nākamais matrjoška tas ir tas, kas ir skats no malas no iepriekšējā vingrinājuma, un vēl būs no tava otrās hologrammas, otrās matrjoškas izliks vēl viena. Iespējams, ka vēl viena un vēl viena. Katram tas ir savādāk. Un tātad, lai sajustu tās visas sajūtas un pārmaiņas, kādas ir, un pirms tu sajutīsi, tev pastāstīšu, kāpēc tas vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai tu kaut kādu situāciju, jo ne visas situācijas, kuras ierauga iepriekšējās dzīvēs, un arī šajā dzīvē ar tādām pietiekami daudz tādas ir, tur ir iespēja pastīties no vairākiem skatu punktiem, ne tikai skats no malas, bet vēl ir dažādi skatu punkti, rakursi, lai labāk izprastu to. Un tā tad iekārtojies, neaizmirst paņemt kādu acu apseju, ja var tā teikt. Un tad, kad tu esi jau iekārtojies, sērti apsēdies vai apgūlies, tā, lai ķermenim būtu komfortabli, aizver acis, uzliec masku, koncentrējies uz elpošanu, dziļi ievelc elpu un uz mirkli aiztur to, un lēnām izelpo. Ielpā ievelc vēsu gaisu, izelpā siltu. Atkal dziļi ielpo, aiztur uz mirklīti un lēnām izelpo. Ielpo mieru, līdzsvaru, izelpā satraukumu. Atkal dziļi ielpo, ievelc elpu, aiztur uz mirkli un lēnām izelpo. Un turpina elpot sev pierastajā ritmā. Un tagad dodies uz tādu dzīves momentu, kad tev gribas dziedāt, priecāties, kliegt aiz prieka, aiz laimes. Vienalga, kurš tas moments. Un kad tu esi jau nokļūst tajā momentā, apzinies to laimes sajūtu, prieka, kā tev tur ir. Sajūt tās emocijas, kas tev tur pārpilda. Un piepildi sevi ar tām jaukajām emocijām, sajūtām. Un pievērs uzmanību, vai tā ir bērnība, skolas laiks, studentu laiks, vai tā ir pieaugušo dzīve. Sajūt, kas tev kājās, mugurā. Var sev pat uzdot jautājumu, kas tie par apaviem man ir kājās. Kāds apģērbs.
Pievērs uzmanību, kādi cilvēki tev ir apkārt. Pievērs uzmanību, kur tu atrodies telpā vai ārpus tās. Un tagad sajūti sev fiziskajā ķermenī. Un tagad izlec no savu fiziskā ķermeņa, no pirmās matrioškas. Vienkārši izkāp ārā, izlec. Un pavēro sev no malas. Izlec no otrās matrioškas. Un pavēro otro matriošku. Sajūta, kas izmainās, ar ko atšķiras šis sižets. Kādas sajūtas ir, kad tu skaties uz otro matriošku un pirmo? Un priekš vairāk pieredzējušiem izleciet arī no trešās matrioškas, un, ja ir iespējams, arī no ceturtās. Pamēģiniet lekt ārā, cik vien jūs varat izlikt. Iespējams, ka kāds nevar, tas ir normāli. Paskatieties, cik jums ir matrioškas. Un tagad kāpiet apakaļ matrioškās, kas bija 5. kāp 4., no 4. 3., no 3. 2. un 2. 1. savā fiziskajā ķermenī. Un tagad dziļi ielpojiet, lēnām izelpojiet un pie izelpas veriet vaļā acis. Uzreiz ekrānā neskatieties pāris sekundes. Vismaz. Brīnišķīgi, jūs arī ar šo vingrinājumu esat tikuši galā. Un tagad pēc šī vingrinājuma lūdzu atstājiet savus komentārus. Lūdzu atstāj savu komentāru logā ar to, kā tev ir sanācis šis vingrinājums. Kādas atšķirības tu sajūti? Katrā no matrioškām, vai bija kaut kādas izmaiņas, vai bija pilnīgi nekādas izmaiņas, varbūt, ka vispār nav sanācis izlikt, vai iespējams, ka sanācis tur izlikt, kad tu ieraudzīji, ka tu jau izlicies 100 matrioškas. Un tā, šī nodarbība ir beigusies, un ar tevi kopā bija es, Inga Ružicka reinkarniste, un mana devīze ir smaidam un mājam, draugi. Smaidam un mājam, draugi, jo apzināta dzīve ir brīnišķīga. Atā!